Laipni lūgt iepazīties ar ievadu sistēmā cilvēka dizains. Mani sauc Rauru Hu. Es zinu, ka jums ir interese par to, vai cilvēka dizains spēj jums ko dot. Cilvēka dizains ir domāts jums, jūsu individuālās pieredzes pastiprināšanai un bagātināšanai. Bet sākumā nedaudz par sistēmas pamatiem. 1781. gadā, tas sakrita ar sera Viljama Geršela planētas Urāns atklāšanu, notika kaut kas nozīmīgs. Parādījās 9 centru būtnes. Centru esamība – tas ir evolūcijas struktūrāls aspekts. Neandertālieši bija 5 centru būtnes, kā mūsdienu zīdītāji, bet tā sauktie Cro-Magnon vai Homo sapiens bija 7 centru būtnes. Mēs esam 9 centru. Mēs esam pārējas forma, Homo sapiens tranzītā. Cilvēka dizains ir zināšanas par 9 centru būtņu mehāniku, un šīs zināšanas ir pamatzinātnei par diferenciāciju, unikalitātes piedzīvošanu. Kopš 1987. gada mēs tiekam modināti mūsu pamatbūtībai un tās unikālajam potenciālam. Būdama atbilstošai jaunai evolucionārai formai, cilvēka dizaina sistēma ir pagātnē vispār pieejamo un ezotērisko zināšanu sintēze, revolucionāri unikālā kartējumā. Reiva mandalā un individuālā reiva ķermeņa diagrammā. Šī mandala ir unikālu īpašību matrica. Lai arī tā bāzēta uz astroloģijas rata, lai fiksētu planētu stāvokli, patiesībā reiva mandalā eksistē 69 120 unikālu īpašību iespēju. Iekšējais mandalas rats ir sadalīts 12 astroloģiskos zvaigznājos. Ārējais rats ir sadalīts 64 daļās, kas ir aizgūts no I Ching un tās 64 heksagrammām. Šī konstrukcija sadala ratu ģenētiskos potenciālos. Cilvēka dizainā planētu imprints tiek apzīmēts saskaņā ar to vietu vārtos. Katrai vietai attiecīgo vārtu arkas ietvaros ir nozīme. Katriem vārtiem ir 56 minūšu, 15 sekundžu loks, un katri vārti sadalās līnijās, krāsās, toņos un bāzēs, kas dod 1080 unikālas kombinācijas. Cilvēka dizains patiesi ir zinātne par diferenciāciju, unikalitātes piedzīvošanu. Un tieši reiva ķermeņa diagramma ir tā, kas pārvērš visas šīs iespējamības unikāla individuālā dizaina brīnumā. Ķermeņa diagramma ir jauna un unikāla karte individuālai transformācijai. Tā ir sintēze. Ķermeņa diagramma ir būvēta uz centriem vai enerģijas informācijas mezgliem. Centri kā tādi nāk no hindu braminu čakru sistēmas, kas izmantoja formu principa meistarību 7 centru būtņu laikmetā. Savienojumi starp centriem, kas dizainā pazīstami kā kanāli, nāk no kabalas. Un vārti abos kanāla galos nāk no I Ching. Un atslēga ir tieši I Ching vārtos. Caur vārtiem katra aktivizācija jebkurai rata vietai var tikt pārnesta uz ķermeņa diagrammu. Šādā veidā cilvēka dizaina aprēķinātos indivīda pozīciju datus var pārnest uz unikālu ķermeņa diagrammu, jūsu reiva karti. Individuālās kartes aprēķins sākas ar precīzu dzimšanas laiku, bet atšķirībā no astroloģiskajiem aprēķiniem individuālais dizains balstās uz 2 aprēķiniem. Calculations. The nine-centered being. 9 centru būtnei mums ir bināra jeb divēja apziņa. Reiva kosmoloģijā absolūti visa esošā kopums, kas tiek saukts par biversumu, ir blakus produkts savstarpēji pretstatītai vilkmei starp atomiem un melno masu. Saskaņā ar zinātni par kosmoloģiju sākumā bija 2 tumšās matērijas kristāli, kas sadalījās un izplatījās tālāk lielā sprādziena laikā – iņ un jeņ, kas izpausti caur personības kristālu un dizaina kristālu. Atomu rašanā radīja arī neitrino, kuru īpatsvars ir vislielākais no visām daļiņām. Neitrino okeāns, kas tiek ražots ar visu esošo zvaigžņu palīdzību, tiek filtrēts ar apziņas kristāliem. Katra dzīva lieta ir apveltīta ar 2 apziņas kristāliem. Dizaina kristāls kā sākotnējā iņa aspekts, kas transformē neitrino datus ķermenī un dzīvē. Un personības kristāls kā sākotnējā jaņa aspekts, kas transformē neitrino datus pašrefleksējošās apziņas potenciālā.
Kas satur kopā absolūti visa esošā kopumu biversu, tas satur kopā arī mūs, un tas ir trešais un izšķirošais elements 9 centru būtņu struktūrā – magnētiskais monopols. Mūsu dizainā šiem 3 elementiem ir noteikta atrašanās vieta. Magnētiskais monopols atrodas krūšu apvidū un satur mūs kopā mūsu sadalītības ilūzijā un dod mums virzienu dzīvē. Dizaina kristāls atrodas mūsu galvas centrā, un tā ir inteliģence, kas pārvalda un saglabā mūsu ķermeni. Personības kristāls atrodas virs galvas, un tā ir inteliģence, kuru mēs atpazīstam kā kas mūsuprāt mēs esam. Lai to ilustrētu, jūs varat paskatīties uz dizaina kristālu kā braucamrīku, kur magnētiskais monopols ir kā šoferis un personības kristāls kā pasažieris. Viens no cilvēka dizaina visbūtiskākajiem potenciāliem ir pamodināt pasažiera apziņu. Divas kalkulācijas cilvēka dizaina kartē parāda katra kristāla imprintu, nospiedumu atsevišķi. Reiva kartē jūs redzat 2 datu komplektus, pa vienam katrā no ķermeņa diagrammas pusēm. Labajā pusē ir personības dati, kas ir atspoguļoti melnā krāsā, un kreisajā pusē dizaina dati, kas ir atspoguļoti sarkanā krāsā. Ieņemšanas brīdī auglis ir apveltīts ar dizaina kristālu, kas manifestē saprātīgu formu, un magnētisko monopolu, kas saglabā tā augļa unikālo viengabalainību un likteni. Tikai tad, kad braucamrīks ir gatavs, tiek iemiesots personības kristāls. Šī iemiesošanās notiek tieši 88 grādus no Saules kustības pirms dzimšanas, vai izsakoties vienkāršāk, tas notiek aptuveni 3 mēnešus pirms piedzimšanas. Cilvēka dizaina sistēmā personības, vai citiem vārdiem sakot tā, kas mēs domājam, kas mēs esam datu bāzi, kas atspoguļota melnā krāsā, veido aprēķins, kas veikts izejot no Saules, Zemes, Mēness mezglu, Mēness un planētu novietojuma cilvēka dzimšanas brīdī. Veicot aprēķinu 88 grādus atpakaļ no Saules atrašanās dzimšanas brīdī, tās un citu planētu pozīcija veido otrā aprēķina pamatu. Tas ir tas, kas atspoguļots sarkanā krāsā. Ķermenis, bioģenētiskais mantojums, neapzinātais. Kad abas no šīm Reiva mandalas kalkulācijām ir veiktas un unikālo nospiedumu vietas ir apzinātas, tad unikālā individuālā dizaina maģija var parādīties. Tad šie vārtu stāvokļi uz mandalas rata var tikt pārnesti uz grafiku. Tas ir attēlots kā iekrāsotas puses no veseliem kanāliem. Šie dati atdzīvojas Reiva ķermeņa diagrammā, kas ir kā karte. Iedomājieties, ka katrs centrs ir kā kopiena, un šīs kopienas ir savienotas ar ceļiem un tuneļiem. Ceļi, kas attēloti melnā krāsā, norāda uz apzināto, un tuneļi, kas ir sarkanā krāsā, norāda uz neapzināto. Kad centri ir savā starpā savienoti, tad vārti abos kanāla galos ir aktivizēti, veidojas definīcija. Definīcija ir tā, uz ko visas dzīves laikā varēs paļauties, un tā ir pastāvīga. Cilvēka dizains ir zinātne par unikalitāti un unikālo atšķirību piedzīvošanu jeb diferenciāciju. Šeit ir bezgalīgs daudzums iespēju variācijām, kādā ķermeņa diagramma var būt konfigurēta. Pastāv 4 dažādas definīcijas. Viengabala, kas veido nepārtrauktu savienojuma ķēdi. Dalīta definīcija, kur 2 definīcijas daļas nav savienotas savā starpā. 3-kārt sadalīta definīcija ar 3 atsevišķām definīcijas daļām un reti sastopama 4-kārt dalīta definīcija ar 4 atsevišķām definīcijas daļām. Beigās ir arī tie, kuriem nav definīcijas vispār. Vissvarīgākais ir tas, ka apstāklis vai ir definīcija vai nav, ved uz cilvēka dizaina zināšanu kodolu un tā vērtību priekš jums. Jūsu tipu. Cilvēka dizains ir zināšanas par mehāniku. Šī mehānika mums atklāja, ka mēs esam bināras apziņas būtnes. Grafiskais attēlojums skaidri norāda, ka mēs esam 2 datu kopumu pretstatījums, un tajā pastāv šī attīstībā esošo 9 centru būtņu dilemma un lielākais izaicinājums. Mēs visi esam kustībā esoši objekti, kuri kustas cauri tā un šī dualitātei. Mūsu 7-centrīgie priekšteči bija ierobežoti ar vienskaitļa pretstatā binārai, apziņu un lēmumu pieņemšanā paļāvās tikai uz savu prātu.
Cilvēka dizains nav sistēma par prātu. Tā ir sistēma par to, kā transformēt savu dzīvi caur lēmumu pieņemšanu, esot sev pašam. Tas ir tips, kas atklāja mehānisko stratēģiju un autoritāti, kas nāk nevis no jūsu prāta ar tā dziļās atvērtības ietekmēm, bet jūsu ķermeņa, jūsu braucamrīka, jūsu dizaina apziņas. Šis ir tas lieliskais eksperiments, kas nosaka cilvēka dizainu. Eksperiments ar jūsu stratēģiju un autoritāti. Atbrīvojiet savu prātu, lai redzētu un atklātu jūsu unikālā mērķa skaistumu. Tas viss sākas ar jūsu tipu. Cilvēce mehāniski ir sadalīta 4 tipos – manifestori, ģeneratori, projektori un reflektori. Ģeneratori ir dominējošais tips uz šīs planētas, kas sastāda tuvu 70% no iedzīvotājiem. Viņi ir tie, kas piepilda šo planētu ar dzīvības spēku. Viņu stratēģija ir reaģēt un caur atsaukšanos atrast apmierinājumu un izvairīties no frustrācijas. Viņiem ir atvērta un apskaujoša aura, un viņi ir šeit, lai iepazītu sevi. Projektori ir apmēram 20% no iedzīvotājiem. Viņu stratēģija ir gaidīt ielūgumu, lai atrastu veiksmi un izvairītos no sarūktinājuma. Viņiem ir fokusēta un absorbējoša aura, un viņi ir šeit, lai saprastu citus. Manifestori sastāda apmēram 9% no iedzīvotājiem. Viņu stratēģija ir informēt pirms uzsākt darbību, lai atrastu mieru un izvairītos no dusmām. Viņiem ir noslēgta un atvairoša aura, un viņi ir šeit, lai noskaidrotu savu ietekmi uz citiem. Reflektori ir bez definīcijas, un to ir tikai nedaudz vairāk par 1% no visiem iedzīvotājiem. Viņu stratēģija ir nogaidīt pilnu mēnesi ciklu pirms pieņemt lēmumu, lai atrastu pārsteigumus un izvairītos no vilšanās. Tiem ir stingra un neviendabīga aura, un viņi ir šeit, lai saskatītu atšķirības. Jūsu dzīves kvalitāte un potenciāls ir atkarīgi no lēmumiem, kurus jūs pieņemat, un virzieniem, uz kurieni tie ved. Paskatieties uz jebkuru no reiva kartēm, un jūs redzēsiet skaidru dualitāti starp to, kas ir aktivizēts un iekrāsots, un to, kas ir balts un atvērts. Mūs kā cilvēciskas būtnes vada ģenētiskais imperatīvs būt ieinteresētiem tajā, kas mēs neesam. Šis ģenētiskais likums, kas uztur genofonda veselīgumu, liek mums gribēt tikt ietekmētiem. Katram atvērtajam centram ir sava īstā stratēģija, kas tieši ietekmē mūsu lēmumu pieņemšanu ar prāta palīdzību. Vairākumam cilvēcisko būtņu viņu prāti darbojas no atvērto centru stratēģijām, kas izkropļo pareizu lēmumu pieņemšanu. Jūsu stratēģija ļauj izbēgt no šīm lamatām. Tā kā mēs esam bināras apziņas būtnes, tad cilvēka dizaina sistēmā mēs esam apveltīti ar 2 autoritātēm. Ķermeņa iekšējā autoritāte, lai noteiktu dzīvi, un prāta ārējā autoritāte, lai izpaustu unikālu apzināšanos. Prāts, kas ir pilnībā ierauts izdzīvošanas mahināciju virpulī, vienmēr noklusēs kādu patiesību mēģinājumā kontrolēt savu nākotni. Mēs neatrodamies šeit, lai tiktu ierauti izdzīvošanas apziņas virpulī. Jūsu stratēģija izlīdzina jūsu dzīvi atbilstoši tās pareizai ģeometrijai, samazina dzīves pretestību un piedāvā lielisku apzinātības izaicinājumu jūsu personībai. Vissvarīgākais jūsu solis ir pamēģināt un piedalīties šajā eksperimentā. Atklāj savu dizainu un izmaini savu dzīvi. Izmaini savu lēmumu pieņemšanas veidu. Caur šo eksperimentu tu iemācīsies godāt savu stratēģiju un autoritāti. Tas ir ceļš uz diferenciāciju, unikalitātes piedzīvošanu un veids, kā piepildīt savus mērķus. Un atcerieties, jūs esat šeit, lai mīlētu sevi. Ra Uruhu!